Es beidzot dzirdu no šīs tribīnas vārdu lobisms. Lobisti. Un cienījamie deputāti, rītdien jūs esiet visi uzaicināti pie valsts prezidenta, ja es nemaldos 10:00 pa dienu, kur viņš veido konferenci par lobismu. Par lobismu likumu nepieciešamību Latvijā. Tas ir vienkārši piefiksējiet. Prezidents jūs aicina ciemos par šo runāt. Tas, kas vēl ir tāda lieta, Kalnozola kungs, jūs tad tagad cenu sitat 30 000 par pogu, nospiešanu, vai, teiksim, Solvits saka, neatdosim Latviju tik lēti? Kāpēc jūs liekat cenas virsū Latvijai? Par priekšlikumiem runājot, ir tā, ka Latvijā, manuprāt, divi vismīļāk, visvairāk, visiekārojamākie amati ir būt par porziņa brāli vai arī par maksātnespējas administratoru. Tās tādas divas lietas, ko cilvēks tiešām gribētu iespējams strādāt. Izstāstīšu jums vienu mazu sapni, ko es redzēju ar šo saistībā ar šo priekšlikumu. Ir tā, ka jūs visi runājat šeit tādās tā kā mēlēs un negribat latviešu skaidrā valodā izstāstīt, par ko ir cīņa. Tā. Es guļu, un tajā brīdī es redzu sapni, ka ja Nacionālās apvienības, kā jūs teicāt, Solvit, tas bija labi, pastnieks Imants, ka tiek apstiprināti šie te grozījumi, ja ZZS to darīs, tad iespējams nodokļu reforma varētu arī iet savu soli uz priekšu. Iespējams. Ko tajā sapnī darīja Saskaņa, es nezinu, jo tajā brīdī es pamodos, iegāju Knāba mājaslapā un ieraudzīju, ka Lūsis, kurš ir ģenerāls sekretārs, ir noziedojis 28. datumā 4000 maijā, 4000 eiro Nacionālajai apvienībai. Un tas, ka no šīs tribīnes mēs beidzot dzirdam Antonijas iela 7, man ir prieks dzirdēt šo, ka šeit beidzot sāciet par to runāt. Un tagad ir divi gali. Ir Māris Prūda gals un vispārējie administratori. Latvijā ir divi veidi administratori. Tie, kas strādā ar Māris Prūdu un tie, kas nestrādā. Tas, ka šī situācija ir jāskārto, to pierāda Publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde šonedēļ, Bērziņa kungs, kur mēs nesapratām neko, jo atbildība ir par neko, neviens neko nezina un notiek futbols.lv. Situācija ir nesakārtota. Jūs negribat runāt neviens uzvārds, viņi negribēja nosaukt arī administrāciju, administratoru, direktori un policisti un valsts kontroli negribēja nosaukt nevienu negodprātīgām maksātnespējas administratoru uzvārdu. Mēs nevienu nesadzirdējām. Pateicoties mēdījiem, mēs tikai zinām, ka ir tāds krūms, kas nav krūms, bet tas ir cilvēks. Pateicoties mēdījiem, mēs to zinām, bet šeit jūs runājat kulāros vai mēlēs. Tad šajā gadījumā ir tā, ka klīst tagad tādas runas, ka iespējams, ka Sprūds sponsorē Nacionālo apvienību. Iespējams, ka Rase, tas ir tas otrs, sponsorē Vienotību. Un tad tagad notiekās tās cīņas. Ko darīs ZZS? Es nezinu. Ko darīs Saskaņa? Es nezinu. Jūs tajā sēdē tā kā atbalstījāt. Tas, ko man mācīja, kad es kļuvu par aktieru, ka nedrīkst mainīt noteikumus spēles vidū. Jūs viņus mainat šobrīd. Jums nav jāiejaucās iekšā šajā situācijā. Lai to dara attiecīgās instances, nevis deputāti no šīm te tribīnēm un ar šo te lobismu, kur prezidenta kungs jūs laipni gaida uz šo konferenci. Šis likums Latvijā ir nenormāli vajadzīgs. To pierādīt sevišķi šodiena. Cik reizes par alus pudelēm? Tas ir lobisms, kas nāk ārā no boķa, kurš nekad mūžā nav kāps uz šīs tribīnes. Tas ir tas, kas šajā valstī notiek. Lobisma likums šo valsts sakārtos. Līdz ar to es jums izstāstīju, kas notiek ar šīm te diviem flangiem. Kurš te ko un par cik un kā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 21 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.